Gadās tajos maisos liksim taku un spīgu malā, lai pēc tam traktors var braukt un savāt. Obligāti, ja būs vajadzīgs, es versīšos. Tāpēc, kad Vitālija tas ir viss pilnīgi garām. Pilnīgi, tāpēc, kad vadītāji jau tā viņš ciest nevar. Bet es jums pateicu, Kristiāna nesmejies, bet es vienreiz braucu autobusā. Brauc pa priekšu. Es kā gājējs nevar ciest uz vilstu. Viņš jau var parādīt šitā vadītājā. Viņš jau knapi brauc. Tas nozīmē, ka ir jāizlabo visi tie saraksti jāmaina. Tāpēc, kad viņš jau brauc ar kādu ātrumu, un autobus jau viņa nevar apbraukt. Šodien tas nav iespējams saskaņā ar MK noteikumu un ar ceļu satiksmes noteikumu. Bet ir cilvēku kategorija, kuri vēlas to dabūt, ja? Un mēs tur pretojāmies. Pats nedēļas tas, kad ir blakus ir velo celiņš, ir speciāli. Kur ir ieguldīta nauda, šas māc pa ceļu. Tur ir kaut kas jāuzlabo autobusiem, jāuzliek dubļus ar tādiem štīriem. Pie teikas, ja? Tur taču ir celiņš, un man puikas nāk un saka, Aina, viņš man brauc pa priekšu un vēl parāda. Un nedod ceļu. Viņam vajag ceļu satiksmes noteikumiem, braucot 3 metrus. Tur ir tā lieta. Priekš kam ir domāts viņiem nav nekādas soda sankcijas. Lai pātrinātu sabiedriskā transporta
ātrumu, visu kustību, ja būs velosipedisti, viņi to samazina ātrumu, vai ne? Jā. Tad mēs dabūsim. Iedomājies. Cienījamie biedri, mūsu vidū šodien ir arī Rīgas mežu valdes priekšsēdētājs, kurš vēlētos jums pateikt lielo paldies par padarīto darbu. Cienījamie kolēģi, Rīgas satiksme, mēs Rīgas meži esam ļoti priecīgi, ka jūs bijāt šodien atsaucīgi un atbraucāt pie mums lielajā talkā. Šodien Rīgas mežiem un mežparkam ir īpaši ievērojama diena, tāpēc, ka pirmais trolejbus mežparka pastāvēšanas visā laikā ir iebraucis mežparka teritorijā. Līdz ar to mēs varam skaitīt, ka satiksme Rīgas centrs Lielā Pļava mežparkā ir atklāta. Protams, es jums tiešām gribu no sirds pateikt paldies gan Rīgas mežu, gan meža parka, gan mežparka apmeklētāju, gan koku, pļavu un visu vārdā lielo paldies. Bet man liekas, ka vislielāko paldies jūs šodien pateiksiet paši sev. Jo nav nekas patīkamāks, kā atnākt un kaut ko padarīt savā un rīdzinieku labā. Un vēl, pie viss lielā paldies, es gribētu izteikt cerību, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies mežparkā. Mēs noteikti izdomāsim vēl kādus interesantus darbus. Varbūt ne tikai pudeļu lasīšanu, kā tas bieži notiek, bet tā kā šodien, kad mēs tīrījām mežu no zariem, pēc tam jūs redzat, fantastiski sašķeldojām, un tā šķelda aizies velosipēdistu un nojotāju takai. Tā kā varbūt nākošgad būs kas interesantāks, varbūt tas pats, bet es jūs ļoti laipni aicinu nākošgad atkal. Un vēl, jūs esiet tik atsaucīgi, tad es gribu jums novēlēt vēl vienu lietu, lai šī talka nav tā kā, kā kādreiz gadās sieviešu diena, kad mēs tā kā vienu dienu svinam un pēc tam tā kā drusku aizmirstam, talkosim īstenībā katru dienu. Tā kā mēs to darām, mēs tīram Rīgas mežus un pie Rīgas mežus katru dienu, tad, kad mēs varam tīrīt. Un skatīsimies šiem mežiem līdzi, un es domāju, ka mums pašiem būs par to vislielākais prieks. Paldies! Tā, biedri, vai mēs atgriezīsimies šeit nākamgad? Jā! Vai mēs tīrīsim mežu pastāvīgi? Jā! Tā,
un tagad mēs vārdu dodam arotbiedrības labu valdes priekšsēdētājam Raimondam Gailim. Lūdzu. Paldies visiem, kas ir ieradušies. Man liels prieks redzēt, ka mēs esam liels draudzīgs kolektīvs. Un lielākais paldies ir tiem cilvēkiem, kas mūs visus vienoja. Tas ir arotkopu vadītājiem, aktīvistiem, kas pulcināja ap sevi pārējo kolektīvu. Paldies viņiem, pasakām. Paldies! Man arī nākotnē gribētos redzēt, ka jūs esat tik organizēti un mūsu arotbiedrības viedokli un cepurītes valkājat un paužat savu viedokli mūsu kopējās akcijās. Paldies jums! Ha ha ha.